Man šķiet, ka Rīgas pašvaldības vēlēšanas nebūs etniskas. Es domāju, ka tā izvēle ir savādāka, un šī izvēle ir austrumi vai rietumi, piederība austrumiem vai rietumiem. Jo, ja Latvija šo piederību, savu ģeopolitisko piederību valsts līmenī ir ļoti skaidri nodefinējusi, tad pilsētas līmenī tas, diemžēl, nevienmēr tā ir bijis. Un tāpēc es nedomāju, ka šis būtu etnisks jautājums vai nacionāls jautājums, bet gan jautājums par to, kādā Rīgā mēs gribam dzīvot. Vai šī Rīga būs eiropeiska, daudzveidīga, latviska, Latvijai ļoti cieši piederīga Latvijas galvaspilsēta, vai arī tai būs tāds zināms postpadomjas mārts un zināma prokremliska lojalitāte. Tā kā tā izvēle, tā nav etniska. Es neredzu tajā nekādu sadalījumu pēc cilvēka etniskās piederības. Es domāju, ka šī ģeopolitiskā izvēle ir pareizā definīcija tam, par ko mēs runājam. Mēs uz savu vēlētāju skatāmies tā kā caur ģimeni. Tā ir strādājoša ģimene, kurai ir bērni un kurai ir arī vecāki. Vai, piemēram, arī nabadzīgāki radinieki. Ja? Un tieši skatot, jo tas arī ir tas, tā jau arī ir tā Rīgas sirds. Tā ģimene, kura strādā, kura pavada šeit savu laiku, kura maksā Rīgai nodokļus un kurai ir tiesīgi sagaidīt un gribēt un prasīt arī attiecīgas pakalpojumus no Rīgas, vienalga, vai tas būtu attiecībā uz mājokli, izglītību, kultūru vai citiem jautājumiem. Kā mēs šobrīd redzam, Rīga, ne tikai Rīga, bet es teiktu, Latvijas pilsētas šobrīd cīnās par saviem iedzīvotājiem. Jo dažādas pilsētas piedāvā dažādas atvieglojumus cilvēkiem, kas būs deklarējušies. Un saprotot, ka tas būtiskais pilsētas ienākums ir iedzīvotāja ieņēmuma nodoklis, tad, protams, svarīgi, kur tas cilvēks ir deklarējies no pilsētas viedokļa, kur viņš maksā savus nodokļus. Bet es domāju, ka šī sacensība arī viņa nevar aiziet līdz absurdam. Ir arī šobrīd zinām jau atvieglojumi tiem, kas ir deklarējušies Rīgā attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli. Tas, protams, ir tas instruments, ko pilsēta var lietot, bet vienā absurdā veidā tas aiziet līdz nulē kopējā, un tur nav īsti ieguvumi. Bet attiecībā par to, kur būt deklarētam, tiešām es aicinātu visus cilvēkus, kuriem ir viedoklis, kuriem ir svarīgi, kas un kādā veidā pārvaldīs Rīgu. Ja viņi nav deklarējušies Rīgā, to tiešām izdarīt. Jo, ja mēs gribam, lai Rīga pieder Latvijai patiešām, tad tā atbildība ir lielāka un plašāka.